speciāli. Par kādām spridzināšanām? No 61. līdz 90. gadam, 4. maijam. Bet mums ir 97. Un man tiesāja pēc 65. panta. Kā skan 65. pants padomu krimināla? Pretpadoņu aģitācija. Par kādām spridzināšanām runāja? Nē, to, ko novācām, to okupeku. Pārdomā. 97. gadā. Jā. Spridzinājām attiecīgi, vai ne? Mums tiesāja par šiem pantiem. Es izplatīju proklamācijas, man bija pienākums attiecīgi. Vēstnieru salīdzi. Viņi runās visu pēc tam. Viens uzrakstīja nādo padūmaķi, viņš nezina neko, viņam padūmaķi vajag, saprot, jā? Un tas ir vienīgais, kas atbildēja, pārējie izliekās kulnu naktu, viņi neredz. Pēc tam vēlāk. Viņš nevar nekādi Nē, uz šajien, normāli uz šajien. Tas varētu būt arī no nozēm. Bija tāda pušina būtībā. Es atvainojos, mana lapa ir Runsiksa. Es gribētu zināt, kas šodien pa pasākumu te notiek. Šodien notiek tāds improvizēts pasākums, ko Dambītis rīko Edgars sakarā ar to, kad latvieši, savā laikā ļoti daudz represēja. Taisnība pirms baigā gada laikā, tas saucamā nepavēlta tauta, viņi nosauc par baigo gadu šo gadu. Manā ģimenē personiski šajā 14. jūnijā izveda 6 cilvēkus no 2 viensētām Zemturu un Ielēči. Ja? Gan vecmāmas vīru Rūdi, kas gan viņai nebija pirmais vīrs, pirmais bija mans vectēvs. Un izveda arī vecmāmas māsas ģimeni visu, ar visām 3 meitiņām. Ja, viena bija tikko nesen piedzimusi, nomira ceļā uz Sibīriju, 11-gadīgā meita nomira Sibīrijā, un viena meita vidējā izdzīvoja Zaiga. Viņu Bauskā apglabājām
pagājuši gadu, man liekas, vai pagājuši gadu es jau tagad varu. Visā Latvijā tāds stāsts. Jā. Un šādi. Un man ir 14 cilvēki ģimenē abās pusēs it kā tā nepareizajā nokļuvusi. Un es vienmēr domāju no agras jaunības, kā tā sanāk, ka man viena ģimenes daļa tāda nepareiza bija un sliktie visi Latvijā dzīvojušie cilvēki ne tajā, kā saka, pusē nostājušies un mūs mūžīgi vaino par to latviešus. Ja? Es uzskatu, ka pirmkārt jau tā ģimene, kas bija nostājusies nepareizajā pusē, viņa dēļ Molotovu-Ribbentropa pakta un dēļ vācu asinīm bija, jo baltvācieši bija. Man vectēvs Vilhelms vīrs bija baltvācietis. Ja? Un viņam bija 9 brāļi vēl, kas nodzīvoja līdz karam. Vispār viņi bija 13 brāļi, bet līdz karam tajā laikā, kā saka, dabiskā atlasē nodzīvoja 9. Un visi tika, kā saka, repatriēti no 11. novembra 39. gadā līdz 25. novembrim okupētās Polijas teritorijā, ko PSRS kopā ar Vācu armiju okupēja, abi divi bija agresori, nodeva šos te cilvēkus, Latvijas cilvēkus Vācu armijas rokās, kuri viņiem pateica, ka nebrauksiet uz Fāterlandi, bet ņemiet tagad ieročus rokā, un viņi visi Volhovas purvos 3 dzīvi izlīd, 2 invalīdi, 1 ar veselu lādu no 9 maniem vectēvu brāļiem. Tātad tā ir viena ģimenes daļa, bet 8 cilvēkus nogalināja čekisti, izsūtītāji un šāvēji, un kas no viņi tur bija. Un tie bija tā saucamie latviešu strelnieki, viena daļa no viņiem, kurus kā bērnus vēl evakuēja, tie, kas bija pieaugušāki, bija strelnieki. Viņus kā bērnus evakuēja 1914. gadā no Auces pagasta. Mans vectēvs bija vācu barona muiža Auces, jau 3. paudze mucenieks, Fassbinders, ja, un tāpēc viņam bija tāds nepareizais uzvārds Fass, kaut gan tīri latviešu ģimeni. Es Roberta onkulis, kas bija lielāks par maniem, Nesu Roberta onkuli 88. gadā glabāju, un ar viņu 2 reizes, kas runāja par vēsturi 87. 88. gadā. Īsti pirms viņa nāves aiziešanas daudz ko uzzināju un sapratu. Pat varbūt to, ko viņš pat nesaprata savā dzīvē, jo mums vieglāk spriest caur pagātnes prizmu un gadu attālumu par to, kurš kurā pusē bija nostājies, pareizajā, nepareizajā. Tā kā viņus izmantoja 38. gada 25. februārī, viņi visi vienā naktī, 7 mammas pusbrāļi, tika savākti un izdzīvoja tikai viens pats Roberts. Pirmo Arnoldu nošāva jau pirmajā naktī Lubjankā, jo viņš bija ļoti spēcīgs puisis, vai ne stiprākais no visiem 7 brāļiem. Es varu parādīt fotogrāfiju, kā saka, visu brāļu, 7. brālis gan fotografēja ģimeni, ja, kur viņš ar vienu māsu un savu māti fotografēja uz kaut kādu tur Maskavas, kur viņi bija evakuēti 14. gadā Kāpnēm, kur viņš augstskolā mācījās. Ja. Tādā veidā, tas ģimenē, un tāpēc es vienmēr esmu domājis, tad ir sarkanie, ir brūnie, tur pelēki, zilie. Šī ir diena, kad sarkanos nacistus izzina Vācu armija. Jā, šī te ir pareizāka, interpretācija, ko stāsta, kā saka cilvēks. Es tā visaptveroši paņēmu. Briesmoņi, kas tēloja labdarbs, kas šodienā tēlo labdarbs. Jā, viņi visu laiku tēlo, ka viņi cīnās. Pasaules glābēji un cīnītāji. Jā, cīnītāji, jā. Tā pašā laikā savējos viņi nolikuši tik briesmīgi daudz, ka ja tas neskārt arī mūs, tad varbūt tas būtu savādāk, bet viņi nežēloja ne savus, ne svešos. Jā, tieši tā. Tas ir tāpēc šī diena ir tāda, ko cilvēki noliek ziedus un noliec galvu, jo te bija faktiski nevainīgi cilvēku upuri. Jā, tieši tā. Un pēc tam gudrākie, izglītotākie, inteliģentākie Latvijas tautas dēli un meitas. Tas brīnums, ka to nepiemina plašāk, tas jocīgi. Šodien mēs esam brīvi, pirmo dienu brīvi no... Zini, ka visos laikos brīvība ir nosacīta. Jā. Vai ne? Mēs neesam brīvi no naudas, kur interesanti tāda lieta, es gribētu pieminēt, ka, teiksim, visas valsts ārējo parādi, Amerikā pat, kur drukā šo dolārus, ir visas valsts parādā un Amerika vislielākajā parādā. Tad man interesē, kam tad zemeslode visu kopumā, visas valsts ir parādā. Kāds tas ir tas trešais spēks, kuram parādā ir valsts. Kur viņi dzīvo, vai uz Marsa, vai tie ir marsieši, vai kāda cita varbūt nācija, es nezinu, Tie visādas versijas debīlas, vai ne, figurē, ka tie ir reptiloīdi un nezinu kas, bet es personīgi uzskatu, ka tie dzīvo tepadās vien uz zemītes mierīgi atpūšās, Jā, viņi vienkārši nestrādā un parazitē
šie parazīti ir, kā saka, no Federālās rezerves sistēmas, kas 1913. gadā radās Amerikā. Ja? 14. uzreiz tāda sagadīšanās sākās karš, pirmais pasaules. Ir žīdi vai ebreji, kā viņus tagad sauc? Jūs varbūt saprotiet pareizi, man tā liekas. Jā, es tā Acīm domāju. redzam, jā, ka tā tas Es arī tos ir. Jā. mēslus zinu, ka viņi latviešus šāva nost kādreiz. Jā. Un, nu, es varu pateikt tā, ka man Roberta onkulis, kas izdzīvoja vienīgais no mammas pusbrāļiem, es viņam prasīju, es teicu, Roberta onkuli, jūs taču kopā tur to revolūciju taisījāt. Nu, kā tad jūs, kas tie tādi bija, kas jūs... Viņš saka, es vienīgais, ko es tev varu pateikt, viņš teica, ka žīds pratināja un krievs sita. Nu tālūk, tāda ir tā patiesība. Žīds pratināja un krievs sita. Jā. Un kad es nokļuvu Latvijā tepatās mūsu pašu Matīs ielā policijā, ja, par it kā parakstu viltošanu mani, ja, nu tur bija paraksts viltots, ja, tad arī ebrejiet mani, kā saka, pratināja. Ja? Un tad, ja mēs paskatāmies, kas tad tur mums bija tie pirmie premjeri, kas šiverēja Latviju ārā, gan 82 tirdzniecības flotes kuģus, ja, kur pirmais valsts galvenais kontrolieris Krūmiņš mēģināja ierosināt kriminālu lietu. Ja? Un ko mēs redzējām, viņu nometa 10 mēneši, viņš tika pabija amatā un pat izsvītrots no Wikipēdijas. Jūs neatradīsiet Krūmiņu, ja? Es to biju dzirdējis. Jā, un Krūmiņu neatradīsiet, bet kuģu nav. Jā, Latvijai 3 ostu valstī nav kuģu. Un tad mums iznāk kaut kāds Gailis vai Godmanis ārā un sāk stāstīt, kā latviešiem vajadzētu pareizi dzīvot. Vēl joprojām viņi intervijās sniedz. Ja? Es atvainojos, tieši šie ļaudis bija tie, kas šo valsti ir sākumā jau metālus, kas Latvijā nav atrodami, likvidēja. Ja? Teiksim, ieskaitot dzelzceļa sliedes, ja? Ieskaitot ciematu apkuras katlus, kur ciematos... Kapu dekoratīvos režus. Jā, ciemata apkuras katlus likvidēja. Man viņi uztaisīja tādus laikus, tos saucamos bandītu laikus kopā ar čekistiem, ja, tos 90-tos, ja, kad reketieri un visādi mēsli, vai ne, kā saka, pabirs un bijuši armīnieki terorizēja tautu, ja, un biedēja viņu visos galos, kur kāds radās, kāds daudz maz uzņēmīgs puika. Es zinu, ka 2 bruņi, piemēram, atklāja Vecmalgrāvī krogu, ja. Viņš gadu nīka, tas kroks, skaists kroks bija no iekšpuses, bet vienkārši tāpēc, ka tur katru dienu tie bandīti sēdēja tais 90. Viņš aizvērās ciet, jo viņi nebija spējīgi, kā saka, uzturēt. Publika nevienu nenāca normāli cilvēku uz turieni. Pagad tos 40 miljonus arī žīdi izkrāpa, ne, latviešiem tagad. Par tiem 40 miljoniem runājot, tas ir tāds mazs sīks nieks, ja mēs runājam par piramīdu bankām, kas tika šeit organizētas, ja, sākot ar banku Baltija Laventa, ja, teiksim, kad Gailis bija premjeras, kurš garantēja, viņam vismaz humora izjūta bija. Viņš nopirka jahtu, kur nosauc par Mildu, ja, tādā tautiskā vārdā, šajā te vārdā, un ceļoja ar latviešu komandu pa visu pasauli. 2 gadus mums rādīja, ko ēd un ko dzer. Ja? Bet tiem pārējiem, tur Kārginam, Krasovickim, tiem jau humora izjūta un vispār nav. Viņi pazuda kā žīdi pa miķeļiem. Latviešiem ir tāds teiciens, saprot. Un nosvīda ar visiem miljardiem, ja? Kur Godmans nopirka pa 1 latu pareksu, saproties, zin, kura pirms tam 880 miljonus. Kas bija pa tā pa naudiņu, ko tur ieguldīja tajā pareksā? Un kā var bankrotēt viena banka, kurai ir tāda kaudzīta piramīda ar naudu, nevelc viņu sauc par piramīdu bankām, ja? Tāpēc, ka viņi vienā brīdī, kad ir vislielākais naudas daudzums, tad viņi paņem un bankrotē. Bet starp citu, kas ir interesanti, ja runājam ar humoru, tad progress nav apturams un snuķi viņam sāk iztaisnoties. Jā? Tāpēc tagad tu pat neatšķir, kurš. Jā. Agrāk sauc par žīdiem, tagad tu saki ebrejā, tagad tu nezini. Starp citu, par tiem 40 miljoniem, ja, mūsu Gaidis Bērziņš it kā gāja uz tepiķa, runāt ar Dombrovski un demisionēja Nacionāla apvienība, ne, un tā tālāk. Es atvainojos, ja, Gaida Bērziņa sieva ir ebreja vecmaņa, viena no dvīnēm, ja, meita, ja. Un pēc visiem likumiem, jā, un kur viņš bija, kad viņš bija tieslietu ministrs, jā? Kad viņš bija tieslietu ministrs, kur viņš bija? Jā. Tagad nāk sabiedrības brīvības.
Paldies deputātiem, kas piedalās šodien baigā gada atceres 85. gada dienu. Paldies! Paldies! Turpieties tagad. Nāciet. Es atvainojos. Es tikai gribētu, Pagaidiet, mums ir plāns, pagaidiet. Kolēģi, nāciet tagad, visi. Es atvainojos. Jā, visi. Es nāku filmēt. Sakiet, kas šodien ir pa dienu? Šodien ir liela diena. Šodien ir Rīga dzimtdiena, jaunā vienotība. Jā? Vai jūs esat vienoti? Vienoti ar mums? Par Latviju, par brīvību. Baigā gada 85. gada dienu. Mums šodien Paldies ir jums, ka jūs esat. Citādi jūs varat teikt, ka jūs... Lūdzu, nākiet visi šurp, Citādi atnāsāt. Atzīmēsim. Bet jums šitais pasākums bija kaut kur ielikt, es neredzēju. Bija, jā? Kurā vietā? Kaspār! Nāciet visi. Nākat visi. No tāds nāciem. Anda! Aiz mugurē neviens neredzēs. tā varētu visi paiet 3 soļus uz to. 2, 3. Jūs aiziet visu kopus kaut kādi 6 cilvēki. 1, 2, 3, 4, jā, stogā. Anda!
Mums vēl viena dziesma, Bailes vārdu. Es atvainojos, sakiet, ko latvieši šodien svin? Mēs šodien Jauna vienotība, partija Jauna vienotība bija domas sēdē un vienkārši nolēmām atnākt pie pieminekļa ar ziediem. Jā, bet ko viņi atzīmē pie pieminekļa? Es saku, mēs vienkārši ielikām ziedus un viss. Bet te neatzīmē, ka latvieši tika iznīcināti, tika nosauti. Jebkurā nācija uz šejieni atzīmē visas Latvijas vēsture. Jā. Man jāpēc. Skaidrs, jā. Jā. Kurzemē! Ingrīda nāc! Es atvainojos, ko latvieši šodien atzīmē? Mēs šodien Jaunā vienotība šobrīd apstiprināja savus kandidātu sarakstu un programmu piestās Saeimas vēlēšanas. Jā, bet nesvin vai neatzīmē to, kad par kritušiem latviešiem, kas ir cīnījušies Otrā pasaules karā. Mēs vienmēr, protams, vienotība vienmēr ir kopā ar tiem, kas atzīmē mūsu to cilvēku piemiņu, kas ir cīnījušies par Latvijas valsti. Nu, skaidrs, jā, paldies. Kā jūs domājat, vai valdībai nebūtu vairāk par šo jārunā un īpaši šobrīd, kad ir tāds izteikts paralēls politiskās pasaulē? Nē, to paņemiet mierīgi, jā. Nē, redziet, kā. Es domāju, tas... Jā, paldies, skatāmies. Vēl mazliet paskatāmies. Tā, šeit gribētu arī. Plašākā ziņā, bet ko tas praktiski nozīmē? Tas nozīmē iestāties par latviešu valodu, iestāties par mūsu pamatvēērtību, kas ir Saeimas pamatprincipi. Saeimas vai Satversmes? Principi, neskaitā, ka varu pievienot. Bet Satversme jau tiek pārkāpta nemitīgi.
Es nevarētu piekrist. Nē, kā ir ar valsts nozīmēm. Ja satversmes tiek pārkāpta, tad jāgriežas vai nu tiesības iegūšanas iestādes vai satversmes tiesā. Tāpēc mums ir... Kā mēs zinām, cilvēki, kuri cīnījās par taisnību, tiesa Skaidrīta Briede, galvenā tiesnes, ieteica nevis, ja grib cīnīties par taisnību, tad jārakstot dzeja. Es nevaru komentēt cilvēkus. Jūs zināt, cik mums cilvēki tik viedokļi. Viedokļi, bet tomēr Latvijas valdībai taču ir jātur tā kanta. Tomēr Latvijas tautas vienotība. Jā, bet kurš tad regulē tiesas? Tiesa neatkarīgs ir satversmes komiteja. Jā, bet mēs redzam, ka viņas tomēr nav neatkarīgas. Nevar piekrist. Par nožēlu, ja iznīcina visu latviešu uzņēmumus. Faktu varbūt minējuši. Bija tāds valsts galvenais kontrolieris Krūmiņš. Jūs viņu noteikti neziniet, jo Wikipēdijā viņš nav ierakstīts, bet viņš 1992. gadā, 1992. bija pirmais ieceltais Latvijas valsts galvenais kontrolieris, kurš ierosināja krimināllietu par 82 LPSR tirdzniecības kuģi izšeftēšanu. Mums 3 ostu valstī tā kā pienākos kaut kādi savi kuģi tomēr, ne? Ja mums nevajag, mums tāda fiktīva akadēmija jūras vajadzētu. Jūras administrācija var pateikt, kas mums ir ar kuģiem, vai nav? Jūs no jūrniecības viņi visi izšeftēti tie kuģi. Es neesmu, es personīgi pazinu Bērziņu, jā, un starp citu Krūmiņš, kuru nometa, jā, kurš bija Latvijas valsts galvenais kontrolieris un iecēla Raitu Černaju, jā, viņš jau mēģināja pa 1,2 miljardiem dolāru ierosināt krimināllietu, jā, par šo faktu. Pie mums nāca kādreiz vīrietis, kas bija kontrolieris viņa komandā. Jā. Man kā ārlietu ministrei grūti atbildēt. Jā, tas nav jūsu jautājums. Tas nav jūsu jautājums. Bet es, piemēram, nesaprotu, kāpēc mūs joprojām visu laiku latviešu tautu vaino šajos datumos, ka mēs bezmaz vai esam, karā piedalījušies un briesmīgi esam kaut kādi tur nacisti un fašisti un nezinu kas. Ziniet, kā no okupācijas varas, tā bija gan PSRS, gan nacistu okupācijas vara pārkāpa starptautisko tiesību principus un iesauca Latvijas abās pusēs. Jā, man 14 līķi ģimenē ir, jā, un 8 nolikvidēja sarkanie savus, tā teikt, sarkanos. Man vecais tēvs plastējās no abiem režīmiem dziļajos Kurzemes mežos. Arī tad, jā, tikai pēc tam viņas bija pārsvarā, man sievas vectēvs tāds bija, jā, viņš aizgāja mežā, un tad viņš 10 gadu Sibīrī dabūja, un viņa sieva par to laik nomiera, un abi bērni nokļuva bērni. Katrā ziņā paldies, un es ļoti cienu jūs par to, ka jūs esat izpildījusi visas fiziskās aktivitāšu normas. Zemesardzē. Jā, zemesardzē. Un ne tikai savā vecuma grupā, bet daudz jaunākās. Es jūs vienkārši abrīnoju. Jūs tiešām tādā ziņā. Es arī mēģinu savu solījumus izpildīt, ja tas no manis tik, cik es ir atkarīgs. Tā kā paldies par Latviju. Par Latviju un par patiesību mēdījos. Jā, un stipra Latvija drošā Eiropā. Un kas pagātni vētī nākotnes mēs beidzot esam pie tās patiesības pienākuši, jo 2016. gadā no šī pieminekļa tribīnas runāja Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece un stāstīja, ka esot 14. jūnijā izvesti esot Latvijas zirgs un inteliģents, bet es varu konkrēti 2 viensētas Tukuma rajonā Ielieču un Zemturs pārēj, kur 6 cilvēki no manas ģimenes tika izvesti. Un nekāda tur zieds. Un tā pašā 2016. gadā tika piešķirts Saeimas, ne ar Saeimas, bet ar Latvijas tiesas lēmumu, tika piešķirts Remam Karginam 15 miljonu eiro, ko viņš pazaudējis Tēta bankā, jā. Tēta bankā viņš pazaudējis, jā. Nav samaksājis. Es atvainojos. Ko mēs šodien atzīmējam? Šodien mēs atzīmējam baigā gada beigas, kad līdz ar Nacionālsociālistiskās Vācijas armijas ienākšanu Rīgā beidzās baigais gads,
komunistiskā terora gads, kurš sākās pēc padomju okupācijas 40. gadā. Daudz upuri bija gan 14. jūnija deportācija, gan arī centrāla cietumā nošautie, vēl arī Baltzerā nošautie. Daudzās Latvijas vietās ir nošauti Latvijas pilsoņi. Es taču par to RPC domāju, ka par to runājam laikam. Skaidrs, jā. Labi, paldies. Kā jūs godāt? Zigurds Strīķis. Jā, skaidrs, paldies. Bet es tagad pareizi domāju. Arī pēc tam 3 vietas. Es arī turpināt baigie kādu. Latviju pamet mūsu tautieši, latvieši. Jā. Un tāpat Latvija tiek okupēta ar svešzemju kompānijām, jo tiklīdz Latvietim ir kāds veiksmīgs uzņēmums, kaut kā īpatnējā kārtā notiek, ka straujupīti, piemēram, kas vienīgā neiesaistās cenu kartelī benzīna lietā, pēkšņi izrādās, ka viņu radinieks vai dēls īpašnieks ir izvarotājs. Ievas siera vadītājs pēkšņi izrādās izkrāps no Eiropas 500 000, viņam atņem valsts apbalvojumu. Izrādās, saprotiet, Guntim Celmiņam pēc pudeļu rūpnīca tiek aizvērta un viņam tiek pateikts, lai viņš, ja grib cīnīties par taisnīgu, lai raksta dzēju. Bet tāpat arī Dainim neatceros uzvārdu, Biešu rūpnīca. Viss tiek aizvērts. Bet tai pašā laikā tiek igauņu un leišu un armēņu uzņēmumu atvērti šeit. Mūsu uzņēmumu priekšgalos arī nonāk sveštautieši. Un, piemēram, šobrīd Lietuvas uzņēmums, liels uzņēmums sieru pārstrādē pie Leišu robežas, valsts pusē. Valdība iegulda 8,5 miljoni, bet Bauskā var 4 skolas ciet, jo nesot 400 000 eiro, lai viņas uzturētu. Un tā tas notiek. Un vai baigais gads ir beidzies? Tāds atklāts jautājums. Tagad ir citās formās. Citās formās iebrauc Latvijā aizvien jauni okupanti, kurus mēs nedrīkstam saukt par okupantiem. Viņi ir jāsauc par investoriem. 5. kolonna brīvi darbojās, tikai daži tiek arestēti un, kā teikt, izsūtīti varbūt aiz robežām. Izskata pēc tādi paši trakākie, jā. Bet visa okupantu kolona, kas bija šeit, tika legalizēta ar Aldermanas kundzes palīdzību. Un latvieši tiek mānīti ikdienas, latvieši jau vispār neizprot stāvokļu nopietnību. Viņi nav spējīgi reaģēt, jo uzbrukums latviešu tautai ir 1000 veidīgs. Igor, varbūt tu kaut ko gribētu teikt, jo es saprotu, ka valdība gatavojas tev piešķirt. Jā, tev piešķirt noteikti grib ordeni. Jā. Jo tu tak spridzināji brīvības pieminekli, vai ne? Tev pēc tam ielikt cietumā. Tagad valdība, jā, okupantu stabu, jā. Un īsi paprasīt, nāc. Okupantu stabu. Pēdējais jautājums. Kad jūs Igoram Šiškinam par okupantu piemineku spridzināšanu piešķirsiet ordeni? Es? Nē, paprasiet prezidentam ordeņu kapitulu. Man nav nekā jums ir vairāk, kā teikt, es saprotu, jūs domājat, ka es esmu visvaroši, bet es Ieviņ. Ja godīgi es no tavas rokas paņemtu, bet no tās valdības es neņemtu. Jā, labi, paldies. Es arī par to pašu. Labi. Jā, Igor, pastāst. Būtībā lietiņa sekojoši izrādās, ka mums iesājuši mani personīgi. Informācija izplatīja vēl pēc padomju laiklikumiem krimināla kodeksiem. 97. gads līdz 2001. gadam. Tā ir process.
Un tiesājumā pēc 65. panta, tas ir pretpadomju aģitācija propaganda. Fantastiski, 96. gadā izrādās darbojas padomju likumu, tevi tiesā pēc padomju likuma. Jā, ieroču glabāšana vispārējais, viss panti darbojās attiecīgi. Tas liecina par to, ka faktiski pie varas tie paši tikai legalizējušies, nostabilizējuši savas pozīcijas, kā saka, attiecīgi. Ar to es saskaros praktiski tik uz soļa, jā, jo te arī bija piegājis klāt pie valdības pārstāvjiem, jā, ieminējos par to, kad notiek faktiski mūsu iznīcināšana, jau ceļot uz vēja parkus un visus tos industriālos, visus tos, kas faktiski mūs iznīcinās. Tikai tā, varbūt nedaudz lēnāk, nekā Krievi to darīja. Pats, padomu var, teiksim, likt pie sienas uzreiz izsūtīja, jā. Rafinētāk. Un atkal tautu muļķo. Visu ļoti klusu dara. Es domāju par tiem parkiem industriāliem. Tas ir vēja dzirnavs, nāves dzirnavs, teiksim, jā. Un man tas laikam skar visvairāk mūsu pagastam tādas parkas, domā vispār rīkot 8 apkārt. Nē, nu Latvijā mēs jau redzējām tās slepenās kartas, kuras tautai nerāda, rāda pavisam citas, kuras tādas šķidras, bet Latvijai paredzēts 3000 šo te torņu ar, principā, visaugstāko pasaulē šo te propelleru. Mūs vispār iznīcinās. Bijām Tārgalē, jā, un ko es varu pateikt mēram saucamiem Ventspils, Lembergu. Viņš nav saimnieks, viņš ir pieļāvis to, kas tur darās. Bet kam bija jautājums, ka viņš ir saimnieks? To tikai tāds, kam piemaksā bez viņa pat nošauties nedrīkstot attiecīgi. Latvijā šaujās parasti 2 un pārējie. Jā, tāds momentiņš, tā kā būtībā tie pašiem pie varas ir un ko jūs gribat, lai kaut kas mainītu. Bet kad tu ordeni, tu esi pieprasījis ordeni? Levitam, piemēram. Man no viņiem nekā nevajag. Jā, Igor, man gan gribētos, lai tev ir vēl šeit skaistai savam kolonam. Tu man iedāvini karpeļa ordeni, medaļu, un tā būs vērtīgāk nekā viņa dotā. Jo tagad daudzi 3-zvaigžņu ordeņi, kas saņēmuši 3-zvaigžņu ordeņus, viņi būtībā pelnījuši karātavus. Jā, bet tur pie tajā staba vietā būtu noteikti jābūt šiltītai Igor Šiškins un pārējie spridzināji. Nē, mēs vienkārši pildījām savu pienākumu. Jā. Un tas ir viss, un neko par to neprasot. Jā. Vienkārši tautā jābūt gudrai. Gudrai, bet redzi, šito te visu, man liekas, gabalu, ko mēs te filmējam, varētu nosaukt 1. jūlija ķīseles. Jo, tas ir vienkārši fantastiski, kas te parādās. Valdība nāk, vispār nezin, kas pa datumu, iejaucas mūsu pieteiktajā pasākumā. Ne par ko viņi neatbild. Jā, visu atbalsta, viss it kā labas gribas cilvēki, mūsu paši latvieši, jā. Bet kā latvieši ir sašķelti šobrīd, kā vieni ir uzkundzējušies otriem, kā pie varas esošie pilda kaut kādus starptautiskus rīkojumus, pilnīgi ignorējot savas tautas likteni. Es ieņeru pateikt momentā par tiem industriālajiem parkiem vispārējais. Pirmkārt, tas nav mūsu latviešu biznesa kā tāds. Tas ir tas trakākais. Jā, tas ir trakākais, bet ir tā, ka viena tautas daļa lielākā vispār neko nezina. Viņi arī neinteresēs. Pilsētnieki vispār dzīvot pavisam citā pasaulē, jā. Viņam laukiem viss. Otrā daļa, kas zina un saka, tāpat viss notiksies, un trešais ir mēs. Mazākā daļa. Jā, bet redzi, tas uzbrukums, kā es jau minēju, latviešu tautai 1000-veidīgs un cilvēks nav spējīgs reaģēt. Ja 90. 2000. vēl notika cīņa, cilvēki ticēja kaut kādai taisnībai, tad šobrīd vairs netic, vienkārši nekam. Un šos te ļaudis mēs jau redzam gadu desmitiem, viņi maina krēslus, viņi pāriet uz specialitātēm valdībā, kurās viņi vispār nav profesionāļi. Viņi vienkārši rotē, viņi saņem lielas algas, jā? Viņi dzīvo absolūti savā pasaulē. Nekā personīga biznesa. Jā, biznesa. Tieši tā. Un droši vien mums būs jāieraksta vēl kāds raidījums, kur mēs tieši runāsim par šiem te baigā gada notikumiem, jo tā dezinformācija, kad
nekas jau traks nebūtu bijis un tā tālāk. Es esmu pārliecināts, iejaucos, jā. Mana sieviņa ir būtībā onkulis bija leģionā un vispāries, ja, tā kā mums radu likteņi ir sapas, jā. Jo būtībā ne jau vācieši nāca, lai tur īpaši atbrīvot, jā, bet ja tas karš vācu ienākšana nebūtu bijusi, jā, iespējams nebūtu. Ne manis, ne manas sievas, ne. Es jau sākumā teicu, ka 800,000 latviešu bija paredzēts nošaut un deportēt. Un ļoti īpatnēji, ka okupācijas muzejā tā anketa, kas bija laikam ar Šustina parakstu, jo tie lielākie deportētāji, tie izsūtītāju organizētāji, tie, kas tos savus augstākos parakstus lika, bija Citrus, Noviks un Šustins. Un okupācijas muzejā tātad šī te lapiņa, kur bija rakstīts sastāv pristupņēņie latiši. Tātad noziegums sastāvs latvietis, nošaujams vai izsūtāms. Bet šī lapiņa ir pazudusi. Es domāju, ka zem starptautiskas spiediena. Redz, kā mūs sauc par antisemitiem, vai ne? Bet ja mēs esam par to, lai palestīniešiem būtu savu valsts, kādu mēs esam? Mēs, zini kā, tas ir tāls reģions, viņiem ir ļoti sarežģīta un komplicēta vēsture. Arī cionisms vārds mēs nevaram lietot viņu viennozīmīgi, jo ir politiskais, ekonomiskais, etniskais cionisms. Un ja mēs runājam, piemēram, par etnisko cionismu, tad mēs viņu varam klasificēt kā žīdu nacionālismu, kas ir pozitīvi. Ja viņi grib dzīvot savā zemē, mierā ar citām tautām, neuzurpējoties citām tautām, tas ir, viņiem ir tieši tāds paštiesības. Viņiem izdodās nebāsties citu tautu lietā. Jā, redzi kaut kā tā. Viņi par nožēlu nav tauta, bet viņi ir ideoloģiska grupa. Tajā laikā Babilonā, kad šīs dažādās tautas ar varu nokļuva zem Abrahama ideoloģijas, viņas visas viņi sāk saukt par žīdiem. Vēlāk tātad no šī vārda baidoties padomīgi liek saukt par ebrejiem. No latviešu skolām, Latvijas skolām, kur bija latviešu skolas, vācu skolas, krievu skolas, žīdu skolas. Brīvās Latvijas laikā ar pavēli, kad ienāk šie te padomija, tiek noņemti uzraksti žīdu skolu un uzlikti ebreju skolu. Un pabeigšu to domu. Un tātad šo te procesu, kā šīs tautas kļūst par žīdu ideoloģijas nesējiem, tas ir pilnīgi atšķirīgas dažādas tautas. Ja? Un arī, piemēram, profesors Laitmans, kas vada šo te pasaules kabalistu skolu, viņš jau arī atklāti saka, мы не народ, мы идеологическая группа. Народы – это вы. Un tāpēc viņi vienmēr pozīcijas мы и народы, mēs un tautas. Un iepriekš, ko teicu, ja kāds nesaprot, tātad viņi nav tauta, viņi ir ideoloģiska grupa. Un šīs te visas tautas, tāpēc viņas ir tik atšķirīgas, vienas rudas, vienas melnas, vienas gaišas, viņas pieņem šo te jūdeismu, šīs te Abrahama balādes un seko. Un tādējādi viņu tajā ideoloģijā tiek paredzēts uzkundzēties citām tautām, viņas mierīgi laupīt un slepkot, jo vecajā derībā, kā zināms, Jesajas grāmatā un citās ir tādi teksti, kā es tavs Jēkaba Dievs varenais paaugstināšos pie tevis, un tu redzēsi, kā tavi ienaidnieki paši dzers savas asinis, ēdīs savu miesu. Tur ir ļoti daudz tādu teksti, ko mūsu mācītāji nekad neiestver savos sprediķos, ko teoloģijas fakultātē un garīgajā seminārā nekad dziļi neanalizē šos tekstus. Viņiem it kā pārslīd pāri. Un tā tālāk. Un tādēļ mums nav vispār saprašana, bet to, ko mēs redzam pasaulē šobrīd, kā atceramies, pagājuši gadu liekas Edgara vainagu vai aizpagājuši gadu vienkārši novāca ātri pēc šīta pasākuma, jo mēs taču nedrīkstam minēt. Ja? Un šo te komunisma mēri, kas principā ir lielā mērā saistīts ar šo te abramisko reliģiju uzkundzēšanos citiem,
kas arī ir ieplūdusi, kā teikt, kristiešu galvās un musulmaņu galvās, kā jau 2. un 3. jūdaisma fāze. Vienkārši šī te komunisma ideoloģija izplūst pa pasauli, tieši šie te komunistu līdzskrējēji šobrīd atbalsta LGBT kustības. Viņi par Palestīnu vieni iet piketos, citi par Izrēlu. Tur pat vispār nevar saprast, tur arī globālais ķīsels. Un šobrīd visā pasaulē tāds ķīsels, tāpēc, ka neviens neko nesaprot no kā, kas rodas, bet šī te komunisma sērga burtiski kā straume plūst pāri pasaulē, Eiropai, mums spiež virsū pilnīgi citu rasu ļaudis, kuriem nav nekāda sakara ne ar mūsu kultūru, ne ar mūsu dzīvesveidu. Mūsu dzīves ziņu latvisko, kas ir ietvērta preambulā, kā mūsu valsts pamatvērtība, vai tad viņa tiek mācīta skolās, cik reizes tiek sniegti likumi, vākti paraksti, gatavoti projekti. Valdība to noraida. Šis te izglītības ministra, izglītības centrs noraida. Kādēļ? Tādēļ, lai latviešus atsvešinātu no savām vērtībām, saviem tikumiem, savas kultūras un uzspiestu kaut kādu, principā, es teikšu vienā vārdā, reliģiju, kas ir mūsdienu komunisma seja, tā ir zelta buļļa pakaļa. Un visiem ir jākalpo šai zelta buļļa pakaļai. Un tam, kam nav tas skanošais grasis ķešā, tas tak nav cilvēks. Un cik ilgi vēl latvieši turēsies uz sava spīta un entuziasma un uz tā, ko viņu dvēseli dziļi sevī glabā, ja valdība šai dienā pat patiesībā aizmirst, atcerēties kopā ar tautu šo te traģisko brīdi un arī varbūt šo te izglābšanās stāstu, kad viens okupants nomaina otru un pasaudzē latviešu tautu no šīm te totālajām iznīcības programmām. Tā, varbūt, ko mēs vēl? Es vienīgi par to atmodas laikā, es vienu žīdu nosaucu par ebreju. Viņš saka, ka godājumas uz kārtīgs latviešu žīds. Jā, tas tāds detaļas, jā, bet... Un tomēr viņa tās ar teica, viņš saka, viņu izglāba no nāves būtībā viens žīdu daktars, kas tam viņš redzēja, kā Garenslēm gāja viņas vedi, kā saka, attiecīgi. Es saku, es nevērtēju cilvēks pēc tautības, bet pēc cilvēku darbiem attiecīgi. Bet, protams, Piedarībā jābūt pie tautas, jā. Latvieši nav nekad bijuši vērsušies ne pret vienu tautu. Cik mēs zinām, Ulmaņu valdība izglāba 500 augstāko ebreju vai žīdu aristokrātiju, reliģisko tieši. Tātad visu šo te rabinātu, kurš bija pakļauts iznīcībai Eiropā, Ulmaņu valdība pieņēma un izglāba. Jā, bet iznīcināja nacionālas spēku un krustiešu. Jā, Ulmani mēs nevaram viennozīmīgi vērtēt, un par to vajag, protams, dziļas un nopietnas vēsturnieku sarunas, bet arī tādas šobrīd nenotiek. Nenotiek īstas vēsturiskas pārraides televīzijā. Kā mēs zinām, žurnālisti kalpo vienam vai otram oligārhu vai partiju spēkam. Visiem, kas maksā. Visiem, kas maksā. Un viņi nekad šos te jautājumus, kā teikt, neizceļ dienas gaismā. Viņiem nav iespēja, jo mēdīju laiki tiek doti, piemēram, tādai Mētrai Sebūrovai, kuri nosējusi sev olvadus, Mākslas akadēmijas studenta, un organizējusi, nodibinājusi biedrību sievietes bez bērniem. Brīnišķīgi tautas nākotne. Viņai tiek Latvijas radio atvēlēts bezlimita laiks, un tas bija kādi jau gadi 4-5 atpakaļ. Šobrīd, kā redzam, viss tas neprāts arī šai virzienā progresē, un vēstures sarunas nenotiek. Katrā ziņā šo te raidījumu par vēsturi paliek aizvien mazāk un mazāk. Alus pudeles nav nevienam. Vēstures Latvijā nav gandrīz skolās, ļoti daudz, kur nav vēstures skolotāji. Niedra.
uzvārdā viņš bija. Ļoti daudz, ka latviešu. Ēriks Niedre? Jā, Ēriks Niedre. Nē, bet Ķibilds taču... Ķibilds politikā vispār Par arhitektūru viņam bija raidījumi. Nu, par vēsturi es varu pateikt tā, ka es pāris reizes, vairākas reizes esmu pircis mūžīgi to populāru zinātniskā vēsturi latviešu, vai ne, žurnālu. Un man parasti uzraksta kaut kāds piesaista, jā, tur, un es latviešu, tur, pieksim, NKVD rindās, jā, piemēram, uz vāka lieliem burtiem, vai ne, viss. Un tad, kad es palasu šo te rakstu, ja, kurā ir uzrakstīts, kad ir 200 latviešu uzvārdu atrasts starp 44,000 un cik tur tiem simtiem NKVD šņiku, ja, un tad viņi ir 100 vienkārši piemetuši klāt, jo, nu, ir taču latvieši arī ar citiem uzvārdiem, ja, un tātad 300 latvieši ir bijuši. Viņi runā par kaut kādiem 11,cik% latviešu, ja, bet man procentuālā matemātika ļoti labi attīstīta, un es paņemu un, kā saka, izdalu 44,000 ja, ar šiem 300 no pirkstu izzīstiem būtībā, ja, tiem 100 piemestiem klāt, vai ne? Un kopā sanāca kaut kādi ļoti mazi tie procenti, kaut kāds ļoti maziņš procents. Ja. Tas bija, sākumā latvieši bija vairāk, jo daudz ko organizēja, ja, teiksim, latvieši. Tas ir visā tajā periodā. Tas ir kur periods? No 40 vai no 90? Tur bija līdz karam, tajā laikā. Ja. Tur bija bišķi savādāk. Un tad, teiksim, piemēram par latviešiem, kas iznīcināti Krievijā. Ja? Viņi pareizi uzrakstījuši arī šādā te žurnālā, ka 200,000 latviešu dzīvoja. Ja? Un tad viņi raksta tā, pēc 37. 38. gada represijām varētu būt gājuši bojā no 30 līdz 50,000 latviešu. Es piezvanīju uz redakciju un pajautāju, ja nākošajā tautas skaitīšanā 70,000 tiks saskaitīti, tad kur noslēpās tie 80,000, ja, kas palika dzīvi Staļina laikā, kur viņi mežos tur Krievijas, Sibīrijā aizbraukuši visi bija, vai kur viņi bija noslēpušies, jo oficiāli pēc tam bija 70,000 latviešu nākošajā tautas skaitīšanā pēc šīs te tīrīšanas. Un to tīrīšanu darīja nevis tāpēc, ka viņi tur bija Ļeņina gvarde vai strēlnieki vai kas, bet tāpēc, ka bija jau skaidrs, ka nāks uz Latviju, un šie te militāru pieredzi apgūšie latvieši bija bīstami pašam Staļinam un visam tam žīdas, kas tur valdīja, jo joprojām valda Krievijā, ja? Un tāpēc viņi novāc šos te latviešus, lai varētu brīvi nākt uz Latviju iekarot. Nu, arī tāpēc, Normund, ka viņi zināja, latvieši izprata visu to bolševiku varas pārņemšanas plānu, struktūru, jo viņi paši bija piedalījušies un, kā teikt, kā ļoti spēcīgas militāras vienības, protams, bija nenormāli bīstams padomu varai. Un, protams, viņi baidījās, ka Latvijā notiks tāda situācija, ka ņemot vērā senču zemi un to gaisotni, kāda būs Latvijā, viņi vairs nepildīs pavēli, bet gan pagriezt stobrus vilkus. Tas bija viens no galvenajiem iemesliem. Starp citu, tas ļoti palīdzēja. Es runāju ar savu mammas pusbrāli, kas piedalījās visā tajā sarkano latviešu strēlnieku pasākumā. Viņš kā jaunāks puika, 14 gados, jau ar šauteni plecā, netika aizsūtīts uz fronti, bet viņu pateica uz pārtikas sagādi. Ja. Viņš divreiz ticies bija arī ar Ļeņinu. Bet es domāju, ka tā izpratne viņiem no mums ir varbūt pat labāka izpratne nekā viņiem iekšā esot. Jo viņi tika piemānīti ar, daļēji tikai piemānīti, jo bija šī neatkarīgā Latvija, ko viņiem solīja, un tāpēc viņi kalpoja šim te režīmam, bolševiku režīmam. Ar to viņus uzpirka tieši ar Latvijas neatkarību. Ne ar kādām naudām, ne kādām tām lielām, tas viss ir blēņas. Viņus uzpirka ar to, ka Latvijai solīja, ka būs Latvija brīva. Tas, ka viņi pēc tam nevarēja atgriezties normāli Latvijā, tas arī varbūt daži negribēja, ja? Bet tie, kas gribēja, arī nevarēja tik brīvi, jo šeit pret viņiem vērsās kā pret sarkanajiem, ja? Un viņi kā svešelements, tur kā pret latviešiem. Nē, tas jau ir objektīvi izprotams, jo tajā laikā tas komunisms, tās idejas, vienlīdzības, brālības, viņas jau nebija vēsturiski aprobētas, un daudz latvieši ticēja tam, un visā pasaulē cilvēki ticēja, tās apspiestās šķiras, ja? Kaut kāda parasta
tur strādnieki. Un lielā mērā es arī saprotu, kādēļ žīdu īpatsvars ir tik liels visās šajās revolucionārās kustībās. Jo viņiem jau, tiem parastajiem žīdiņiem, kas bija normāli kurpnieciņi un drēbnieciņi, viņiem arī viņi jutās vispār nekur nepiederīgi. Ja? Turklāt viņiem tā savu zeme arī nav, viņi tur slapstījās pa visādām valstīm, viņus tur arī dzenāja, jo tie riktīgie žīdi jau juristu līmenī nodarbojas ar, kā teikt, valdību dotēšanu, vai ne, un aizdošanu Spānijas un citām valdībām un Amerikas atklāšanu, un viņiem neļauj strādāt kā zemniekiem, vai ne? Viņiem tas stāsts mūžīgais, ka viņi varēja tikai to zelta uzpirkšanas un lombardus taisīt un aizdošanas. Ja Krievijā viņiem radīja tāds apstākļus, kad ir pats ļoti saprotam, ka viņiem radās šie vēl atriebties, tikai atriebība izvērās briesmīgi un ne pret visiem vainīgajiem. Protams, un arī paši, kā teikt, normālie žīdi tika represēti, viņi tika arī iznīcināti. Visās valstīs bija ebreju grautiņi, un 2000 gadu viņiem nebija savas zemes, un katra tauta uz šīs zemes ir pelnījusi savu, kā saka, zemes gabalu, kurā dzīvo. Tur, kur viņi ir vēsturiski dzīvojuši, tur viņiem arī jādzīvo. Krievijā pret viņiem izturējās ārkārtīgi nežēlīgi un bezjēdzīgi. Un līdz ar to viņi šo naidu pārnes, diemžēl, arī uz šejien. Un šeit ir tas pasniedz, jo šeit viņi nesaprata tā mazo niansi, ka ja pasaulē un Krievijā viņi panāca, ka viņi sauc par ebrejiem, tad šeit žīdi bija tautības apzīmējums, ko viņi tika uzskatījuši kā melnsimtnieki, atvēroties visus tos notikumus Krievijā. Viņi uzskatīja tas, kas saka žīds, tas nozīmē, ka viņus apvaino. Un speciāli netika tik otrādi, tik kurināts naids čekistiem žīdi, nepaskaidrojot, ka Latvijā tas nenozīmē kaut ko pazemojuši, bet gan tikai tautības apzīmē. 34,5 tūkstošus baigajā gadā nomocītos latviešus, jo tie, kas ir mazliet interesējušies par šiem te jautājumiem, zina, ka tad, kad centrāla cietums tika pamests šiem te padomju mergļiem bēgot, tad centrāla cietuma pagalmos tika pamesti augsti kalni ar izkropļotiem latviešu līķiem. Drausmīgi, zvērīgi izkropļoti ar apgraizītām ķermeņa daļām. Bezjēdzīgi sadistiski mocīti. Jā, un runājot tātad par šo te komunismu mēri, kurš šobrīd plūst, latvieši tiek maldināti, ka kaut kāda ļaunā Eiropa mūs iznīcina. Citiem ir iestāstīts, ka Krievija ir tagad glābiņš bez mazvai, tāpēc, ka viņi cīnās pret šo te cionismu, bet mums ir jānošķir, kas ir tātad etniskais cionisms, un tā kā tu teici, ka katra tauta, katra etniska grupa ir pelnījusi savu vietu uz zemes, un viņiem ir jādzīvo savā Izrēlā, un visiem, kā teikt, tas ir jāakceptē, un lai viņiem veicās, jā, protams, respektējot cits, bet katrā ziņā tas komunisma mēris un viss tas VDK un Čekas ēna, kura klājas pāri šobrīd ļoti lielām pasaules daļām un pieņemas spēkā, kuras ēnā arī šobrīd atrodamies mēs, un pieminot tātad baigo gadu, tomēr šīs analoģijas, ka Eiropas tautas nav tiesiskas pat sevi aizstāvēt pret šiem te imigrantu noziegumiem, tas jau liecina par ļoti nopietniem tādiem signāliem, ka mūsu tautas vienkārši nav pasargātas. Tāpēc būsim modri, runāsim viens ar otru latvieši par šīm te visām tēmām, jo latvietis ir filozofs savā būtībā, un latvietim nav tabū tēmas, jo mēs izturamies ar cieņu, godu un iecietību pret jebkuru tautu, kura tā izturas pret citiem. Bet latvietis vienmēr ir nostājies stingri par godaprātu, sirdsapziņu, patiesību, savu kultūru, savu zemi, savu valodu, un tā būs mūžos. Tāpat laikā es gribētu pateikt vēl tādu lietu, ka es vakar braucot ar riteni no Vecākiem redzu 8 indiešus, ja, un
aizvien vairāk vecmogrāvī 5 ar savu māju ejot, jā, teiksim, vīriešus, jā. Un, ja izdomās tikai 0,1% no indiešiem atbraukt uz šejienu, tad jau viņi būs 1,5 miljoni, ja, cik es saprotu, tad viņi būs vairāk nekā latvieši Latvijā. Tad es personīgi uzskatu, ka šī migrantu krāna atvēršana, ko kā bija tā? Merkel. Ne Merkel, jā, bet mūsu pašu premjeras. Siliņa. Mūsu paši. Nē, pirms Siliņas bija tā. Nav svarīgi valdība. Jā, valdība. Viņi ir ieinteresēti, lai šeit būtu šo te migranti. krānu. Un man ir dzējols par šo tēmu, kur es uzrakstīju, kad Berlīnē tika izvarotas Ziemassvētkos sievietes vai jaunajā gadā tur, tad es uzrakstīju šādu dzējolīti īsu. Mazā Parīze, Londona, Roma. Daudz priecē šī cerīgā doma. Raukā Berlīnē, Ziemassvētku svin, vāciem trūkstošās darbrūķu rokas, vai bez viņām Mercedes taptu, vai kūsātu kultūras dzīvi. Tik šo svaigo asiņu pieplūdumu straujāk pukstēt liek vācu sirdīm. Es tāpēc citu atcerējos vienu lietu par baigo gadu. Šeit uz vietas bija tāda, tas bija 80 kaut kāds 87 gads, kad pirmajā pasākumos, kad mēs te sākām, kad mūs te uzdzina augšā. Te bija velospēdu sacensības uzrīkots, un šitā augšā turnī mūs sadzena augšā, neļauj demonstrēt neko šeit velospēdis. Tad bija tas Gorbanovs bija jau uzrīkojis te pasākumu, un tajā dienā te bija viena tante, gados tante, kura teica, es atceros, kā bija centrālcietumā. Un viņa stāstīja, ka viņa atnākusi ar mammu līdzi meklēt tuviniekus. Un viņa stāstīja par tādām lietām, kuras, diemžēl, viņai bija bail. Es gribēju viņu sameklēt un gribēju pierakstīt to visu, bet viņai bija bail, jo pārēj pamatot priekš tiem laikiem. Bet tikai viņa pastāstīja tādu lietu, kas nekur nav pieminēts, ka viņa saka, apakšā pagrabos, ka viņa meklē. Tur ir bijuši veseli katli, lieli katli, pilni ar jaundzimušo līķiem, kur bija uzšķērstiem aizsardzēm sievietēm, kas nav pieminēts līdz šim nevienā lietā. Katli pilni ar jaundzimušo, nedzimušo bērniem. Un tas ir viens no faktiem, kas rāda, cik daudz mēs zinām, jo es saprotu, ka tas nav vienīgais. Tur bija daudz cilvēku, kas bija, un kur liecības ir pazudušas vai noklusētas, lai mazinātu okupantu zvērības, lai padarītu viņus cilvēciskākus. Līdz ar to viss šīs vasās, īpaši izcilās preteklības ir noklusētas līdz šai dienai. Jā, šobrīd tiek noklusētas ļoti daudz lietas, ja? Un mēs neredzam vienkārši sabiedrībā atklātas sarunas par, ne par ko. Un valdība izvairās nemitīgi no tādām nopietnām sarunām, kaut kā aizplīvaro tēmas. Ne par ko vislabākās sarunas. Jā, ne par ko, par laikapstākļiem, ja? Un redziet arī mūsu tur radio, cik reizes ziņo par laikapstākļiem, cik reizes ziņo par sporta sacensību rezultātiem, ja? Bet būtisko latviešiem neziņo. Un, piemēram, tagad tāda aktuāla diezgan tēma no jaunajām, kas parādījusies, ir tie vēja parki, saucamie, pa kuriem pārvērš, ja, teiksim, Latviju jau plānos un it kā sabiedriskā apspriešana ielaist ir, šur tur parādās kaut kādas runas. Un mēs redzam, ka reāli cilvēki uzfilmē, ka brauc jau iekšā šie torņi un nekāda sabiedriskā, jo viss ir izlēmts un samaksāts tātad kaut kam ir, ja, lai šie torņi tiktu ievesti un uzstādīti. Un nekāda sabiedriskā apspriešana, tas viss tāds tukša miglas pūšana acīs ir. Jā, nenotiek jau arī latviešiem tāda reāla izskaidrošana, cik tad mums ir tās enerģijas. Ir jau kaut kāda, teiksim, tāda nedaudz tāda raidījuma, kur uzaicina kādu cilvēku, kurš reālos ciparus stāsta, cik mēs pārdodam Igaunijai, cik mēs iepērkam atpakaļ, cik Latvija ir pašpietiekama, bet latvieši kļūst aizvien mazāk. Mūsu zemi pārņem svešo kaut kādas industrijas, kur latvieši ir tikai kalpi. Tad jautājums, kam ir vajadzīgas šīs lielās enerģijas jaudas? Protams, ka mums ir jārunā arī par to, kāds pasaulē ir naftas, gāzes ražotāju un ieguves valstu lobijs, ja? Kā viņas arī politiski ietekmē tās valsts, kurām nav šo izrakteņu. Ja? Un, protams, ka mēs milzīgas naudas aizmaksājam prom kaut vai par gāzi ziemas sezonā. Tas ir laikam, tur bija kaut kāds
es neatceros tieši tos ciparus, bet tie bija ļoti liels summas. Un, protams, ka par tiem alternatīviem energoresursiem mums ir jārunā, bet ne jau tādā veidā, kā pie mums noposta upes, vienkārši abava pārpurvojas, Gauja vispār kaut kāda NTHS sabūvēti, ja? Pilnīgi bezjēdzīgi, un valdībai pietuvināti cilvēki par viņiem pārsvarā saņem naudu. Es starp citu atcerējos vienu interesantu momentu. Pirmā bezdēlīga vakar, nemaldos, otrdienas radio 10. pirmajā kanālā parādījās pirmā reize informācija, kurā lietas tika jau tuvu patiesībai saukts. Tas bija raidījums, kurā Imants Krasniņš bija galvenajā lomā. Aizmirsu autoru par Krievu laikiem, pirmajiem Latvijas laikiem, kad bija pie valdības Ulmans. Un kāda bija situācija ar Krievu policistiem, ar Krievu to nekaunībā uzvedību. Tas ir pirmo reizi Latvijas radio izdzirdēja patiesu raidlumu. Jūs iesaku paklausīties, atrast viņu Imants Krasniņš un 10. vakarā radioteātrs. Pirmo reizi es izdzirdēju kaut ko tādu, ka viņi piemina vārdā, ka tie bija tiešām Krievi un ka tie bija okupantu pārstāvji un ka tie bija, viņa uzvedība bija tāda, ka līdz šim tāda bezdēlīga nav bijusi, 35 gadu laikā. Bet Andi, tāpēc, ka tagad ir trends tāds runāt, vai ne, par tiem Krieviem. Žīds nedrīkst pieminēt. Radio, kas raidījumu vadītāji jāskatās, lai neizmet no darba. Nē, viņi tādu pašu ir ieliks vietā, kas runās, ko vajag, bet... Tu pieminēji Gauju, ja? Es atcerējos, ka tikai 2 gadu atpakaļ, pagājušajā gadā tas nebija aizpagājušajā gadā, man liekas, es Facebookā nopublicēju, pats izkāpa ārā no mašīnas nobildēja. Gauja bija sausa, kur brauc pāri tiltam, ka pirms lācītēm Hes, ja? Vienkārši sausa Gauja, akmeņi, pliki un ūdens vispār nav, ja? Tur, kur tā kormorāns noēstā sala? Nē, tas ir, kad brauc no Smiltenes uz Gulbeni, ja? Pa ceļam ir Gaujas tilts, ja, un pie Gaujas tilta vienkārši bija sausi akmeņi, vienkārši visa gultne bija pilnīgi tas vispār ir rezultāts sausi. Visam jā, šīm tas bija, lietām. Jo tur no Velēnas līdz Rankai ir 8 hesi uzbūvēt. 8 hesi tur esot, jā. To saka vietējie. Es tur krāsni mūrēju vienam tādam medmundam, jā. Gauja bija Latvijas mopēds. Ļoti labs. Jā. No pirmajiem. Jā, bet šobrīd tā situācija latviešiem paliek aizvien sērīgāk, jaunatne ne par ko neinteresējas. Pie tā tiek strādāts milzīgi. Jā, skolās vienkārši arī skolotāji tādi paguruši, neizglītoti, kā noskaidrojām, pārsvarā lasoši dzelteno presi. Viņiem jau arī nepietiek laiku un iekšēju resursu, lai lasītu grāmatas, lai izglītotos. Nav vairs tādu dienu mēnesī, kad skolotājam dod brīvu, lai viņš var kaut kā pilnveidot sevi, uzkrāt kaut kādu enerģiju un bagātību, dvēseles un informatīvo, lai varētu dalīties ar bērniem. Nekas tam līdzīgs nenotiek. Mēs visi esam tādā pameslu lomā nolikti. Angliskoti tiek pašlaik, Un Andi, es nepabeidzu to domu, par to runāju tagad, par tiem Krievu noziegumiem, tikai tāpēc, ka tagad ir tāda pavēle un trends. Taču visus gadus, visi Tomsoni, Līniņi, visi šitie tās stafāžas, Latvijas radio, viņi taču tikai stāstīja, kā mums jāintegrē okupanti, kā mums jāmīl. Tagad skolu programmās, audzināšanā, ir visās skolās ir rakstīts, ka mums tikai Eiropas vērtības, integrācija un tur nav nekas vispār, ne pa Latvijas kultūru, ne pa latviešu lietu, nekas vispār. Nē, tā nav gaisotne. Šajā brīdī. Šajā brīdī, tas ir tagad. Arī šis te pasākums, kad ieradās viss tā delegācija ar Hosam Abu Meri priekšgalā ieradās šodien, kurš esot vidzemnieks. Es šodien redzēju, ka sauca vidzemnieks fotografēties, tad Hosams Abu Meri arī bija. Viņš izrādās no Vidzemes, es nezināju. Pirmajā, no Vidzemes Hosams? Jā, Hosams Abu Meri, viņš ir nofotografējās kopā ar vidzemniekiem. Kā tu? Abu Lindu Meri, Abu Lindu precētājs, jā. Mūsu premjerministre un Hosams Abu Meri izrādās ir no Vidzemes, Mums vispār interesanti. Zigur, kas tev sakāms? Tev kā pilsoņu kongresa tomēr pārstāvim. Es domāju, ka mums ir jārunā arī par to, ko vajadzētu darīt, ne tikai par to, kas ir slikts. Jā, mums ir vajadzīga programma mūsu un mūsu tautas nākotnē. Tātad ir jābūt programmai ekonomikā, lai mēs atgūtu savu vietu Latvijas ekonomikā. Tātad tie
tā būtu intelekta ietilpīga ražošana, tā būtu zinātne, tā būtu izglītība, kas ietu vienotā kopsolī. Un tieši šajā jomā mums ir jāieiet Eiropas un pasaules tirgu. Mēs to spējam. Ir jau Latvijā uzņēmumi, kas neilgi pēc darbības uzsākšanas jau strādā starptautiski ar kaimiņu valstīm. Bet, Zigūr, atvaino, ka es gribu tādu jautājumu tev pajautāt. Es piekrītu tev, ka tu pozitīvi, zini kā skaties, tas ir, saprot, tas viss skaisti izklausās, bet kuģiremontu rūpnīca, teiksim, kuģiremontu rūpnīca, ko mēs darīsim ar viņu? Mums uzspieda tranzīta ekonomikas modeli. Tas nozīmē, ka ir naftas un gāzes trubas, un tātad tie, kam tās trubas pieder, tie var tās trubas atgriezt un aizgriezt un visu kontrolēt. Un tieši šis slānis bija pret Latvijas intelektuālu attīstību, pret augstas pievienotās vērtības ražošanas attīstību, pret izglītību, pret zinātni. Jo viņi saprot to, ka ja sāks attīstīties, ja būs daudz jauni, labi izglītot cilvēki, kas spēs darboties ekonomikā, tad viņiem tā tranzīta ekonomika izslīd pamats zem kājām. Viņi vienkārši vienā brīdī viņi kļūs nevajadzīgi. Un tieši tādēļ arī mums nav ne izglītības, ne zinātnes, ne mums ir normāla ražošana, kas dod augstu pievienoto vērtību. Tieši tādēļ arī tas viss mums nav. Es jau dzirdēju, ka Baltkrievijā Lukašenko ir gribējis kādu sadarbības projektu ar Ķīnu, bet tomēr viņš to ir nobremzējis, jo viņš ir sapratis, ka tad attīstīsies valstī tādi spēki, kas veco Lukašenko un viņa komandu nostums malā. Un tas notiek ļoti īsā laikā. Tā ir vidusskola, augstskola un vēl daži gadi, kad jau sāk attīstīties uzņēmumi. Tie ir varbūt pat nepilni 10 gadi. Bet kā tu domā, ilgtermiņa plāns taču noteikti ir savādāks. Es tieši domāju, Zigurdam. Ilgtermiņa plāns, jo viss šī lieta, ko mēs redzam, ir viskās sekundāri, ko mēs runājam. Bet es domāju, ka tur ir nopietni cilvēki, kas domā tālu uz priekšu. Jo patiesībā tie jau ir starptautiski procesi, viņi ir vienoti. Viena lieta ilgtermiņa plāns ir tātad visi kari pasaulē ir bijuši starprasu kari. Un karš notiek ne tikai kara laukā, bet karš notiek ekonomikā, politikā, reliģijā, filozofijā. Un pasaules elites plāns ir samazināt pasaules iedzīvotāju skaitu līdz 500 miljardām. Un tie būs galvenokārt Ķīnas un Austrumāzijas iedzīvotāji, kuri ir gadu tūkstošiem ilgi radināti pie bezēra un paklausības. Un tāda Eiropieši viņiem nav vajadzīga, jo mēs viņiem esam konkurenti. Problēmas. Un nevelti brīžiem internetā parādās diezgan dīvainas kartes, kur ir centrā nevis Greenwich meridiāns, bet kur ir tas meridiāns, kas šķērso Beringa jūras šaurumu. Tā ir Dienvidu Austrumāzija. Tur kaut kur pa labi ir tālumā Amerika un kaut kur tālu pa kreisi ir vecā Eiropa, kas ir kļuvusi par pasaules nomali. Un visa šī zaļā politika, kas mums tiek uzspiest, tās mērķis nav ne klimatu glābt, ne sugas glābt. Tās mērķis ir novest Eiropu, Eiropu, Ameriku, rietumu civilizācijas vadot līdz ekonomikas sabrukumam. Un līdz tādam sabrukumam, no kura mēs vairs pēc tam neuzcelsimies. Par ekoloģiju runājot, mēs redzam, ka karā Ukrainā un Krievijā tiek nīcinātas ārā naftas pārstrādes uzņēmumi, un spridzināti un laiž melnus dūmu ahuņus gaisā, kā saka. Un tā kā tie, kas organizē karus, es arī negribētu Zigurdam vienā momentā piekrist, ka esot tikai starp rasu kari. Jo, piemēram, šis te Ukrainas, Krievijas saucamais karš, kur neviens propagandists, neviens premjeras, neviens prezidents nepiemin Igoru Berkutu, tādu partijas Velika Ukraina līderi, kurš ir tātad
runā atklāti uz kameru, ja, kad ir depopulācija vajadzīga Ukrainai, ja, tad viņš runā, ka ir plāns Ņebesnī Jerusalim, ko viņš ar saviem 7 kaut kādiem biedriem ir radījis. Ja. Sākumā viņiem kaut kāda minimāla nauda, 465 000 ieskaitījuši, un tikai pēc tam miljardu tranšiņš esot atnācis, un 7 cilvēkiem sākumā bija 465 000. Viņš vispār nesaprata un laikam neķērās klāt plānam. Plāns Ņebesnī Jerusalim tātad ir 5 Ukrainas apgabalos uztaisīt otru ebreju valsti. Un tagad, kad es iepazinos ar šī plāna koncepciju, tad es sapratu, ka bez kara Ukrainā un bez kara tuvajos austrumos viņu nekādīgi leģitīmi nevar īstenot, jo viens karš bija vajadzīgs, lai tiešām attīrītu šo teritoriju, biedētu, terorizētu 5 gadu garumā jau gandrīz Ukraiņu tautu, lai viņa kā bēgļi dotos svešās zemēs un pa visu Eiropu izklīst un pa Ameriku, kur vai ne pa visu pasauli, pa Latviju tā skaitā, ja? Un viņu šīs teritorijas labās, kurās apakšā ir gan derīgie izrakteņi, gan lītīs, gan viss. Tad es gribētu atgriezties apakaļ no šī te Ukrainas jautājuma pie mums, pie Latvijas. Ko mums latviešiem darīt? Tātad es redzu visu valdību, teiksim, metodiskos norādījumos, sākot ar Gaiļu valdību, ja, ir darīts viss un Godmaņu un tā tālāk visām valdībām. Katrai ir kāds kangarisks konkrēts uzdevums bijis. Tātad pirmajai bija tātad pārbaudīt prokuratūru, tieslietu sistēmu un visu tātad ar Banku Baltija, ja, kur uzreiz iesaistījās normāla prokuratūra darbībā, Laventu gandrīz iesēdināja, vai kas tur bija, slimnīcā viņa Linezerā fiks nogādāja ārstēt, ja. Un tad tālāk jau tās piramīda bankas kā sēnes, kā saka, tika radītas, jo tika iztīrīts, acīm redzot, prokuratūras darbinieki. Un pēc Pareigas bankas es atceros, ka bija avīzē tāda informācija, ka katru ceturksni prokuratūrai piešķirot 100 000 tos latiņus, jo viņiem esot palielinājies darba apjoms. Un tad, kad 2016. gadā Latvijas tiesa piešķīra Remam Karginam, kurš esot pazaudējis tēva bankā vai ne, naudiņu, tad vēl piešķīra 15 miljonus eiro kabatas naudiņu, kā saka, jā. Norādot, ka šī nav 18. novembra Latvija, ka tā ir nelikumīga 4. māja Latvijas valdība, kas ir ņēmus šos aizņēmumus Latvijas tautas vārdā. Un ka būtībā Latvija joprojām ir uzskatām par okupētu valsti, jo okupācijas sekas nav novērsts. Un Ženēvas konvencija nosaka okupētas valsts valdībai nodrošināt savus okupētās teritorijas iedzīvotājus ar pārtiku, medikamentiem un visu vajadzīgo. Bet tā nav tiesīga okupētās valsts vārdā ņemt starptautiskus aizdevumus. Un šajā pilsoņu kongresa paziņojumā ir norādīts, ka šie aizņēmumi nav, šie un turpmākie aizņēmumi nav Latvijas, nav 18. novembra Latvijas valsts aizņēmumi, un ka 18. novembra Latvija pēc tās atjaunošanas šos aizņēmumus neatmaksās. Latvijas tautā viņi nav saistīti. Un šis paziņojums ir pieejams Pilsoņu kongresa mājaslapā pilsoņukongress.lv. Un ir ļoti svarīgi apzināties, ka to, man liekas, Kazāks vienā savā intervijā, kas bija publicēta arī internetā, viņš min, ka tas ir valdības parāds. Tas ir valdības parāds, nevis tautas parāds. Un tas ir konkrēti jāapzinās. Neviens nesankcionē šobrīd turpināt izdarīt šos te miljardu aizņēmumus, lai Latvija nonāktu absolūtā pakļautībā starptautiskām organizācijām, kuras politiski nosaka toni Latvijā. Un jo vairāk mēs būsim šajā te parādā iedzīti, jo mūsu varneši zemāk klanīsies un izdabās starptautiskajiem aizdevējiem un viņu kartelim, kurš pasūta, principā, kas ir iesaistīts pasaules politikas veidošanā. Kur ir radījuši apstākļi, lai vajadzētu aizņemties un strādāt pie tā, lai radītu situāciju, kurā labvēlīgi ar plāšu roku pasteiksim šo aizņēmumu, kur
kuru atmaksā jau vien momentā jau pataisa nabagas mūsējos cilvēks un pataisa miljonārs viņu cilvēks. Tas viss ir labi pārdomāts sistēma, ļoti pareizi jau tu teici. Es personīgi domāju tā, ka mums tas bieži vien pasniedz kā kļūdas, ja, tur dažādu valdību kļūdas. Ja. Es personīgi uzskatu, ka viss ir kopīgi apzinātā plānā, jo, teiksim, kā var nosaukt par kļūdu, es atvainojos Latvijā neatrodamu metālu, ja, izšeftēšanu 20 gadu garumā caur Liepājas metalurgu, lejot viņus čugunas lietņos, ja, un sūtot uz ārzemēm, pārdodot, ja, es nezinu, pa kādām naudām, es nezinu to cenu, ja. Bet es biju pats liecinieks tādam, kad Allažu pagasta māja jumtu mēs klājām, tad tur metinātājs no Liepājas metalurga grieza kopā visu to kolhozu tehniku, ieskaitot ciemata apkuras katlus, visā Latvijā tas notika, ieskaitot sliežu, kā saka, ceļus, ja, kur ir ērgļu līnija, tur aucas šitā te Iecavas līnija, kas ir ļoti daudz līnijas, tik likvidētas dzelzceļa līnijas, ja. Tas ir vispār pilnīgs absurds un noziegums. Šeit nevarētu būt runa par kaut kādu kļūdu. Ja? Nē, kā notiek kļūda, tad notiek nomainīti politiķi un ir jauna bilde iekšā. Un ar mītiem bieži vien baro, kā saka, tautu, piemēram, pieņemsim vienu piemēru, kad esot mēs no sliktas draudzēšanās ar Krieviju, mēs esot pazaudējuši nezinu kādus tur miljardus, ja, no tranzīta. Ja? Tagad es jums pateikšu tādu vienu konkrētu faktu. Kad Loginovs 10 gadus valdīja, viens no labākiem viņa gadiem Rīgas brīvostā bija 22 miljoni pārkrautu tonu. Ja? Un, kad es pajautāju, cik Latvija no tā iegūst, man pateica 1 latu no katras tonnas, toreiz bija lati. Ja? Un tad es pateicu, vai tiešām no 18% Rīgas teritorijas iegūti 22 miljonu lati ir ļoti liela peļņa visa gada garumā. Ja? Es atvainojos, ja mēs tur šīs zemītes 18% Rīgas teritorijas sabūvētu viesnīcas, ja, mums būtu milzīgi, neskatīt 100-kārt lielāka peļņa būtu. Ja. Tā kā visi tās pasaciņas par tranzītu, par tur nezinu kādu draudzēšanos un nedraudzēšanos, ja, tur ar Krieviju. Loģiski, ka vajadzētu draudzēties it kā, ja, bet mēs redzam, kas notiek ar lielu draudzību. Ukraina draudzējās ar Krieviju, ja? Vai brāļi? Jā. Bet šobrīd ir tā situācija, ka notiek drausmīga dezinformācija visās jomās, ja? Un arī internetā tiek izplatīti. Piemēram, šodien ieraudzīja Inguna runā par to, ka padomju pases turētāji ir tie īstie pilsoņi un ka Latvijas republika ir kaut kāds pilnīgi neleģitīms veidojums. Un mēs jau zinām, Zigurds runāja pilnīgi par citu, par neatjaunoto Latvijas 18. novembra valsti. Bet šo te LPSR turpinājumu, kas šeit ir patiesībā, bet tiek jauktas kārtas un dažādi gudrinieki, ja, kā piemēram Inguna ar tādu dīvainu vārdu dāma, stāsta par to, ka kad visi mēs esam PSRS tie leģitīmie mantinieki. Un kad tur ir tikai tas sāls, pie kā ir jāatgriežas, un kad viss pārējais, tas taču ir pilnīgi noziedzīgi. Ja? Un tad arī latviešiem ir jāsaprot mazliet vairāk no vēstures, lai viņi varētu neapmaldīties šajos te melu labirintos. Tā kā patiesībā mēs pieminējām kaut mazliet kopā sanākot šo te baigā gada beigu dienu, un es gribētu varbūt Aivars kaut ko varētu pateikt, kā viens par no tiem... Par ilgtermiņu plāniem. Mēs esam aizmirsuši ilgtermiņu tādus pirms 36 gadiem. Runa bija par to, būt vai nebūt latviešiem saules mūžs viņa kultūrai, viņa zemē. Un nevis kaut kādu uzlabošanu. Uzlabošana LPSR laikā notika. Un kāpēc notika dzīves līmeņa uzlabošana? Tikai, lai šī nodzīgais režīms uzturētu 50 gadu garumā mūsu paklausībā. Un šobrīd, ja ilgtermiņa plāns ir kaut ko uzlabot, ražošana, mācības un vēl kaut ko, tas neved uz latviešu nācijas izdzīvošanu. Tas rada ilūziju, ka gan jau būs labi. Galvenais, kas bija 136 gadiem, būtu vai nebūtu latviešu nācijai ilgtermiņa izdzīvošana. Saules mūžs latviešiem būtu vai ne, lai latvieši nepazūst kā nācija no zemes virs.
Lūk, tas bija pats galvenais. Un nevis uzlabot šo režīmu. Un nevis attīstīt internetu un mākslīgo intelektu, ko mēs šobrīd redzam kā ja mēs novēršam uzmanību no latviešiem būt vai nebūt, tad pārējiem nav nekādas nozīmes. Latviešu nācijas izredzes konferencē tajā rezolūcija skaidri teikt, viss pārējais ir nieks, ja mēs nedomājam pats galveno būt vai nebūt latviešiem saimniekiem savā zemē. Saimnieki mēs varam būt tikai tā, ja mēs nomainām šo režīmu. Jā, bet režīmu, Aivar, redzi, latvieši nav spējīgi noturēt savu skolu, pat ja viņu iznīcina, ja? Viņi nav spējīgi apvienoties, tie, kas cīnās zināšana trūkums, vēstures nezināšana. Jā, tiem, kas cīnās Bauskā. Un beigās vieni padodās, otri padodās, Latvija paliek tukša, liek kaut kādus monstrus, svešie kādu ražot uzbīvē. Un mums jau nav nekādas izredzes. Un mēs ievedīsim protams, tie ir meli. Latviešiem vienkārši ir jāpasaka, mēs gribam tā, mums principā ļoti daudzas lietas. Ja tiesību doktors saka, ka šī vara nav leģitīma, tad katram latvietim tas jāsaprot. Gunārs Freimans skaidri un gaiši teica, mums katram latvietim, vairumam latviešiem ir jāsaprot, ka šī nav mūsu valsts un ka mēs savu valsti esam zaudējuši. Jā, bet tu saproti, cik latvietim ir grūti, kurš neorientējas globāli šais jautājumos, saprast, vai Ingūna saka, ka tā PSRS pase ir tā, kas viņu tagad glābs, vai tad tās, ko tu stāsti, 18. novembra Latvija. Taču šī vara saka, ka viņa ir īstā, un latvietis ir tādā tiestūrī. Viņa var sast, bet viņa nav. Ja tiesību doktors saka, ka nav šī vara īstā, tad ko tad ignorēsim? Aivar, zini kā ir Aivaram, teiksim, taisnība ir, bet teorētiskā taisnība ir teorētiski tā, ka katram cilvēkam ir jāsaprot. Es gribēju pateikt, kā Gunārs Freimans teica, katram jāsaprot. Uz mana piemēra var redzēt, manam vectēvam tātad bija 7 dēli un 3 meitas, ja? Otram vectēvam viņi bija 13 brāļi, ja? Tātad kādreiz ģimenes bija lielas, tagad man ir viena meita. Ja man arī viena meita. Ja? Cik tev ir bērni? Aivaram ir 3 dēli. 3 dēli. Aivars ir izpildījis programmu. Jā. Aivars ir malacis. Mēs ar tevi esam švakie latvieši. Un tā, Aivar, tā kā, tur ir tas galvenais moments, ka kādreiz, kāpēc tas spēks bija latvieši un arī revolūcijā viņi tika izmantot ar gudru ziņu, ja? Kad viņi bija tiešām lielas ģimenes, ja? Un viņiem bieži vien nebija... Viņa bija, Aivar, atvainoja Normund, viņa bija uzticami. Jā. Un viņa bija ļoti izglītota. Arī tas, jā. Un viņa bija spēcīga. Jā, un vēl viens moments ir tāds, ka toreiz bija tā, ka, teiksim, ja 3 dēli, piemēram, bija tēvam, jā, un viņam ir tas īpašums, jā. Tad man, piemēram, vecmāmas vīram Rūdim, viņš bija jaunākais dēls savam tēvam, un viņš tikai kā 3. tika pie īpašuma pārvaldīšanas, jo tēvs pa priekšu pārbaudīja vecāko dēlu dažus gadus, paskatījās neiet, pēc tam ielika vidējo dēlu, un tikai tad Rūdim atļāva, kuram vislabāk gāja, neskatoties to, ka viņš jaunākais bija, ja? Bet viņš ilgi nepavaldīja, jo nāca Krievs un viņi izsūtīja 14. Redz, vadījās latvietis vienmēr izgāja no prāta pozīcijām, ja? No goda prāta, jā. Bet šobrīd tātad nobeigsim varbūt ar to, mums jau baigi gari sanācis viss tas pasākums. Pozitīvā nots, ka varbūt mūsu bērniem būs vairāk bērni. Tas ir viens, kad dzemdējiet bērnus ļoti progresīvi parūpēsies. Jā. To, no pederastiem un lesbietiem bērni nerodās. Tas gan. Esmu mierīgs. Mēs te runājam par kaut kādu demogrāfiju. Jā, un neticiet visi šitām muļķībām, ko jums kādu ideoloģiju spiež virsū, vienkārši neticiet. Ticiet savai sirdī, savai domai, savai vecmāmiņai, kura jums var izstāstīt vai vectētiņam patieso vēsturi, kā šeit bija, kad ienāca Krievs, kā atņēma latviešiem dzīvokļus, kā viņi līda mūsu gultās, kā viņi līda, ēda no mūsu traukiem un palika šeit, kā tādas gnīdas ieparinājušies. Tagad lien Latvijā visādas melnās un melnie un zili raibi rūtainie. Un arī viņiem mums tagad ir jāklanās, jāuzskata viņi par saviem līdzpilsoņiem, kā Levits teica. Līdzpilsoņiem. Par radio teica, ka nav melie, bet
Nu, neģeri tumšas nedrīkst, ādas jā, krāsas. nedrīkst tā saukt, un ieviņa Āfrikā zem pa sevis meliem drīz nedrīkst tiks saukt, jā. pārdrukāt savādāk, Un vai ne, tas- jo taču nevar būt neģerzēts Mgabo, Un taču tas būs kaut kāds... ofisa planktons, es atvainojos, ka jūs tā apsauc, bet kas sēž ofisos, kā jums nav kauna aicināt pie sevi, neaiziet, teiksim, mums ir tik daudz Latvijā, Rīgā kafejnīca, ja? Bet nē, jūs izsaucat to štrunta, to volturi, kur aizbraucat tagad tur ar to motoriteni vai nekā saka, jo jums vajag, lai jums pienes klāt, kā tādiem kungiem to suši vai Nē, vēl kā kaut kādiem. dauņiem, kur nav Jā. spējīgi sev salātus uztaisīt Jā. un uzcept kotleti. Jūs vairs neko vispār nepratīsiet. Neko Un negrib katrā darīt. ziņā mums tie 330 tūkstoši birokrāti, kas apēd 60% budžeta, un tāpēc mums stāsta, ka mums vēl ir jāizņemās un vēl ir jāielien parādos. Latvija, tev drīz nepiederēs nekas, ja tu neņemsies prātā, nedzemdēsi bērnus, nebloķēsies ar otru latvieti, ja tu pasūtīsi kaut kādu Bolt taksi vai pārtikas šito te kasti sev uz mājām, kur kaut kāds migrants būs apčamdības, apgrābstīs un vēl pusi nokodas no tā tava ēdiena. Vienkārši ņemies prātā Latviju. Tu redzi, ka šeit ir atnākuši cilvēki tie, kam rūp Latvija, kam rūp latviešu tautas nākotne. Un mēs vienkārši brīvā sarunā parādījām vispār, kā valdība atnāca. Viņi pat nezināja par šo dienu. Mēs vienkārši parunājāmies, bet parunājāmies ar sirds sāpi. Par to, Irina Hakamade, Krievijas domniece, jā, Sibīrijā. Un tur sibīrietis viņai saka, meitiņ, nekas labs šeit Krievijā nevar būt, kamēr pie varas nav sirdsapziņas cilvēki. Un tagad es klausos jauno deputātu Zvērestu. Ja viņš Zvērestu lasos, saka, ka viņš labi strādās pēc savas sirdsapziņas, viņam liek labot. Nav pareizi Zvērests, jā, pēc labākās apziņas. Un tagad es domāju, kāda starpība ir starp sirdsapziņu un labāko apziņu. Izrāda, labākā apziņa tā, kas kalpo man. Un sirdsapziņa visiem cilvēcīga lieta ir. Un labākā apziņa ir laupīt. Bet, lūk, kāds Zvērests labo. Nedrīkst būt deputāts ar sirdsapziņu, bet ar labāku apziņu. Labākā apziņa turēties pie varas. Tāpēc beidzam ar to sirdsapziņas noti un nāksim pie prāta latvieši. Un runāsim viens ar otru un dziedāsim. Tagad vasara, pulcēsimies pagalmos, pulcēsimies ar savām mammām un bērniem un dziedāsim un apspriedīsim un runāsim par politiku. Nevis to, kas sāk runāt, nories pārējie un teiks, šodien gan par politiku nē, un par vakcīnām nē, tā taču nedrīkst. Un tad es viņiem parasti saku, tieši kā vajag tiem mūsu naidaniekiem, lai mēs nerunātu par mums svarīgām lietām. Tā kā nākiet kopā un runājiet latvieši, strīdieties, pētiet grāmatas, informējiet viens otru un pieprasiet savās skolās vēsturi. Un ejiet un arī studējiet, bet tikai skatieties to patieso vēsturi un taustiet pēc tās patiesās gaismas, nevis to malduguni, ko jums uzspiež kā īsto gaismu. Viss. Šodien beidzam.